Šo svētdienu, 10. maijā, Daugavpils Spidvej stadionā notiks kārtējs Polijas Leņģas Naisas mačs. Daugavpils Lokomotīva savā stadionā uzņems komandu Polonija no Bydgošas. Uzvara šajā mačā mūsu komandai ir ļoti svarīga, turklāt uzvarai ir vajadzīga laba rezultāta starpība. Polonijas treneri plāno pie mums atvest labākos braucējus. Trešdien, 6. maijā, tika nosaukti pagaidu sastāvi, no kā var secināt, ka no Bydgošas kluba ieradīsies Roberts Koceha, Mārcins Iedženjevskis, Andrejs Kudrjašovs, Simons Vozņaks, Roberts Miskovjaks, Bartušs Batreckis. Otrā juniora vārds būs zināms īsi pirms braucieniem. Jau tagad ir noprotams, ka vieglu startu mūsu komandai nebūs. Visi Polonijas līderi labi pārzina Daugavpils treka īpatnības. Mūsu komandā brauks Maksims Bogdanovs, Antonio Lindbeks, Frederiks Lingrens, Jonas Kilmakorpi, Kjastas Pauģuks, Jevgenijs Kostegovs un Andžejs Liebidzevs. Un uzņēmuma .com sadarbība ar klubu Lokomotīva turpinās un tiek izsludināts jauns konkurss Ekstremālais selfie. Lai piedalītos konkursā, jums 10. maijā mača laikā ir jāuztaisa selfijas, kurā būtu redzams arī .com logotips. Un uztaisīt to pašbildi no 11. līdz 14. maijam ir jāatsūta uz e-pastu pr@.com.lv. Uzmanību! Katrs dalībnieks var atsūtīt tikai vienu bildi. Labākās pašbildes autors saņems 2 biļetes uz nākamo Eiropas čempionāta pusfinālu, kas 16. maijā notiks Daugavpils trekā, un citas piemiņas balvas no uzņēmuma .com. Atgādinām, tikšanās Lokomotīva un Polonija notiks svētdien, 10. maijā, sākums 16:00. Stadiona kases strādās piekdien, sestdien un svētdien. Avīzes Sičās abonentiem ir iespēja iegādāties biļetes ar 25% atlaidi. Lai saņemtu atlaidi, pērkot biļeti stadiona kasē, ir jāuzrāda laikraksta Sičās 2015. gada abonēšanas kvīts.